Pagājušo svētdienu mēs domājam par tēmu, kā sagatavoties lielajai tiesas dienai, par to, kā tas būs, kad mēs stāvēsim Dieva troņa priekšā un par ko tad mums būs jāatbild. Baltā troņa tiesa, kurā Dievs pazudinās neticīgos, bet atalgos ticīgos. Un mēs mācījāmies, kā Jēzus šķirs vienus sev pa labai rokai, viens sev pa kreisai rokai. Vienus pazudinās mūžīgā soda izciešanai, otrs ievadīs mūžīgajā debesīs. Bet šodien mēs domāsim par to, kā būs debesīs. Kā tad tur būs? Un, protams, no vienas puses liekas, ka Dievs būtu vairāk atklājis savā vārdā, kā tur būs, un tomēr kaut kas tomēr ir atklāts, ko mēs darīsim debesīs. Un tie, kas savas dzīves, šajā dzīves laikā būs uzticējuši Jēzum, nožēlojuši savus grēkus, uzticējušies, ka Jēzus mirdams pie krusta un augšām ceļoties no nāves ir piedevis viņu grēkus, viņam būs ticējuši, tad Dievs viņiem dāvās mūžīgo dzīvību. Viņi varēs iet debesīs, jeb paradīzē. Paradīzē, jaunā Jeruzalem, kā Bībele to saka, ir vieta, kur ticīgie pavadīs mūžību. Un tāpēc būtu labi, ja mēs apskatītos, ko Dievs mums savā vārdā atklāja par debesīm, mūsu mūža mājām. Un raksturvietas, ko mēs pagājušajā apskatījāmies, ir no Mateja evaņģēlija, tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Visi ticīgie iemantos valstību. Ja tu tici uz Jēzus Kristu, tu zini, ka tavu grēku tev ir piedoti kādu dienu, kad tu mirsi, kad tavs laiks uz šīs zemes beigsies, un mēs stāvēsim Dieva troņa priekšā, un tad mēs visi, kas būsim ticējuši, tiksim ievest debesīs, mēs iemantosim šo valstību. Jesaja grāmata runā vēl bišķiņ savādāk to pagriež, jo redzi, es rādīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Primāri šeit ir referents uz 1000 gadu miera valstību, bet tieši tas pats arī atklāsmes grāmata būtībā tos pašus vārdus runā, lai runātu par mūžīgo dzīvību, par debesīm. Bet tas interesanti, ko es gribu uzsvērt, ir, ka agrākās vairs nepieminēs, un nevienam tās vairs nenāks prātā. Mēs dzīvojam šeit uz šīs zemes, un dažreiz mums ir ļoti grūti paņemt prom fokus no tās zemes dzīves, kurā mēs dzīvojam, un tad dažreiz priekš kādiem svētdieniem ir tā mazā oāze tajā skrējienā, kur jūs atnākat, jūs atspirdzināties, jūs garīgi pēdat, un tad jūs dodaties atpakaļ savā ikdienas dzīvē skrējienā. Bet tad, kad mēs skatāmies šeit, te ir rakstīts tā, ka šī zemes dzīve, šī pasaule vispār, neviens to nepieminēs, un tā nevienam vairs nenāks prātā. Jūs atceraties, kādreiz bija, es vienkārši domāju par savu pirmo krāsaino telefonu, man bija Samsung C100, apmēram izmērs tik liels, protams, pikseli tur bija tik, cik bija, pirms tam man bija, man liekas, Siemens M5 vai M60, es neatros, bet Siemens C45 man točin bija, tas bija dzelteno stikla, un tad es vienkārši paskatījos, vismaz šito bildi man izmet ārā, tas ir Džeks, kurš sāk pirmos mobilos telefonus ražot. Es atceros, ka es biju sīks, manam tētim darbā bija, man liekas, tev bija tāds viens telefons, pirmais mobilais viens no, tur izvilka antenu, un viņš ir, protams, lielāks nekā mans 42. kurp izmērs, bet vienmēr sakot, tur bija tāda liela telefona. Un, protams, tagad mums visiem ir skārienu jūtīgie telefoni, mēs tur varam visu kaut ko darīt, un tad liekas, vai es gribētu atgriezties atpakaļ pie tāda kluča. Protams, ka nē. Neviens vairs nepieminēs, viņas ir muzejos. Kaut gan tagad jau tie podziņu telefoni nāk atpakaļ, jo visiem ir apnicis, cik daudz stundas viņi pamata telefonos. Un es arī vienu dienu īstenībā nopirku podziņu telefonu, bet baigi ilgi es neizturēju, jo tur nav WhatsApps un vispārējais. Bet man viņš joprojām ir vēl. Bet neviens vairs nepiemin tos vecos, tāpēc, kad ir jaunais. Un tad, kad būs jaunā zeme, debesis, tad neviens vairs neatcerēsies to krūto bembi, to skaisto māju, to visu foršo, kas bija šajā pasaulē, jo tas nevienam vairs pat prātā nenāks. Tāpēc šodien mēs apskatīsimies, kas tad ir šī jaunā zeme un jaunā debesis. Es nolasīšu garāku fragmentu, mēs lasīsim Marka grāmatas 21. nodaļas kādas pāntus un no 22. nodaļas kādas pāntus. Un tad uz kādiem pantiem mēs apskatīsimies arī atsevišķi. Ļoti ātri, jo tur ir liels teksts diezgan. Es lasīšu no 10. panta, 21. nodaļa atklāsmes grāmatā. Un tur ir atklāsme, ko Jēzus atklāja Jānim par to, kā būs.
Viņš man aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tas spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzīdrs jaspits. Tā bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļi. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraēla 12 cilšu vārdi. Tās mūrs bija celts no jaspida un pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga skaidram stiklam. Pilsētas mūra pamata bija rotāta ar dažādiem dārgakmeņiem. Tempļus tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs Dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētai saules un mēnesi gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir jērs. Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo naktis tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus, nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā. 22. nodaļa. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesta augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņas lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva, un viņa jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga, jo kungs Dievs izlies gaismu par viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Apskatīsimies tagad uz kādiem pantiem, lai ieraudzītu, ko šī raksturvieta mums atklāja, kas tur būs. Un pirmais, es gribu no atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 10. pantu, kur rakstīts. Un viņš mani aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Es esmu runājis kādreiz ar kādiem kristiešiem, un es esmu bijis izbrīnīts. Man bija jāizvērtē savas sirds, bet ir kādi, kas ir teikuši, ka viņi gribētu dzīvot Jeruzalemē. Un es nekad nebiju aizdomājis, es nekad neesmu bijis Jeruzalemē, un es nekad nebiju aizdomājis, vai es gribētu dzīvot Jeruzalemē. Bet, ja gadījumā tu esi aizdomājis, tev liekas, jā, tas būtu forši dzīvot Jeruzalemē, Bībeles pilsētu un tam līdzīgi, tad es tev varu nomierināt, ja gadījumā tu esi kristietis, tad kādu dienu tu tur dzīvos. Tikai jaunajā Jeruzalemē, tas ir tas, ko Bībele mums apsola. Tie ir rakstīts jaunā Jeruzaleme, pilsēta nokāpjam no debesīm, no Dieva. Līdz ar to tās ir brīnišķīgas ziņas. Tā būs brīnišķīga pilsēta, par to bišķi vēl vēlāk. Nākamais pants. Tā bija dievišķā godībā, un tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzīdrs jaspits. Vienkārši mēs, kad braucam dažreiz pa pilsētām, tu brauc un ceļo, un bieži vien mēs tur fotografējam kādas lietas, tie ir kā katedrāli vai kādu celtni vai pīli vai kaut ko tam līdzīgu, mēs fotografējam. Un tad mēs paskatāmies šo pilsētu, un tur rakstīts spožums bija kā visdārgākā akmens spožums. Un, teiksim, man piemēram, šobrīd, ja skatos, saule atspīd kādā mašīnas jumtā vai stiklā un baigi acīs spīd. Un tad iztēloties, apmēram, te rakstīts spožums būs kā visdārgākais dārgakmens akmens. Milzīgs spožums, ja es varu iztēlotos te spožumu, kā tur būs. Un tā vienkārši šobrīd kādiem jums atkal saule spīd acīs, tad apmēram tāds, tikai vēl spēcīgāks spožums būs debesīs. 18. pants. Tā mūrs bija celts no jaspida, tātad nevis no ķieģeļiem, bet no jaspida, un pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga skaidram stiklam. Man ir laulība gredzens. Maziņš, man nav tāds baigi lielais. Parasti tas ir vienīgais zelta gabals, kas man ir. Man nav vispār neviens cits zelta gabals un tam līdzīgi. Bet jums, īpaši sievietēm, kurām patīk dārgakmeņi, kurām patīk zelts, kurām patīk diamanti, jums īpaši būtu jāskatās ar prieku uz debesīm, jo tur daudz kas būs no zelta, tur ielas būs no zelta, tur pilsēta būs no tīra zelta, tur būs no dārgakmeņiem. Iedomājies, tas būs tagad dzīvot Swarovski veikalā, tikai vēl labāk. Tas būs drausmīgi skaisti priekš daudzām no jums. Piemēram, man Liena kādreiz saka, tu varētu man kādreiz, kā nopirkt un tam līdzīgi. Tad es bieži vien mierinu, kā debesīs tev būs. Šeit ir pierādījums tam. Tā kā gadījumā jums vīrs ievas prās kādreiz, tad tu var mierināt viņu. Ja viņi nav ticīgi, tad ir iemesls, lai kļūt ticīgām. 19. pāns. Tempļa es tur neredzēju, pamatojums, jo viņas templis ir kungs Dievs, visu valdītājs un jērs.
Bībeles laikā bija ārkārtīgi svarīgi, ka Dievs mājoja tajā pilsētā. Dāvids, ka mēs redzam, viņš gribēja uzcelt templi tam kungam, un patiesībā sākot jau no Mūzes laika, kad Dievs mājoja tajā teltī, sajiešanas teltī, viņi visur ņēma līdzi to. Tas vairs nebūs vajadzīgs. Patiesībā jaunā derība jau ir bilde tam, kā mēs no vecās derības, kur Dievs mājoja templī vienā lokācijā. Man dažreiz ir jābrīnās ar vecāku paudzi, ka bieži vien daudzās vecās tradicionālās baznīcās, un īpaši luterāņu un katoļu, nedrīkst pieskarties, jo šitā priekš ir svētā vieta, tur ir tas altāra galds. Un man liekas, kāds altārs? Altārs jau vairs nav vajadzīgs, jo Jēzus jau nomira vienreiz par grēkiem. Šī ir vienkārši skaista vai neskaista, kā kuram arhitektūra. Tur kādreiz mācītājs kāp, tā nav svētāka vieta. Vienkārši tajā laikā nebija mikrofoni. Un no turienes, patiesībā, kad es pagājušos Ziemassvētkos tur biju, visu balkonā redzēju, ko jūs dariet no turienes. Tāpēc es nekāpu balkonā, neredzēju, ko jūs darat. Bet no turienes visu var ļoti labi redzēt, un arī skaņa ļoti labi izplūst, un tā akustika un viss pārējais. Tas bija iemesls, bet ne tāpēc, ka šī vieta būtu svētāka. Tikpat labi mēs varētu apgriezties otrādi, solis salikt šeit, un es varētu stāvēt tur. Templis nebūs vajadzīgs. Kāpēc? Jaunajā derībā viņš saka, man nekādu templi jūs man uzcelsiet. Un tad viņš paskaidro, jūs esat svētā gara mājoklis, jūsos mājo. Un tad debesīs tas nebūs vajadzīgs, jo tur rakstīts, viņš mājos kopā ar mums. Viņš būs kopā ar mums. Dievs būs pieejams visiem. Tas būs tā, ka mēs viņu varēsim skatīt vaigā. 23. Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dievs spožums to apgaismo, viņas gaisma ir jērs. Saule atkal, saule spīd. Ir ārkārtīgi skaisti, kad spīd saule. Ir ārkārtīgi skaisti, kad spīd mēnesis dažreiz. Atceries, kad ir mēnesis un ir pilnīgi tīras debesis, ir silta vasara un tu ej pa tumšu ielu, piemēram, vai jūru staigāties īpaši, tagad ir polārās nakts, tās tropiskās nakts. Ļoti patīkam staigāt pa jūrmalu un mēnesis gaismā skatīties, kā viņš atspīd ūdeni. Ir ārkārtīgi skaisti. Nepavēlti tu gribēji saulrietā bildināt, tāpēc, ka ārkārtīgi skaisti. Nepavēlti mīlnieks sēž redzam bufetē uz to jumtu, lai viņi būtu pēdējie, kas redz, kā saule noriet jūrā. Jo tas ir ļoti skaisti. Bet te rakstīts, tas nebūs vajadzīgs, jo spožumu dos Dievs. Saules gaisma vairs nebūs vajadzīga, jo Dievs būs tas, kurš dos spožumu. Tas parāda to, cik tuvu mēs būsim Dievam. Ja šobrīd mēs ticam uz Dievu un ceram, ka kādiem mēs viņu redzēsim, būs diena, kad mēs varēsim skatīt viņu vaigu. Patiesībā viss, ko mēs redzēsim, būs Dieva spožuma apgaismots. Tas ir, cik tuvu mēs būsim viņam. Un ne pēdējā lieta, bet šajā 21. nodaļā. Jo nakts tur nav. Ļoti īsts pantiņš. Es tur izņēmu ārā pārējās lietas, jo nakts tur nav. No vienas puses gribējās pirmā brīdī pārskriet pāri, bet tad padomāju, cik šī lieta ir svarīga. Mēs tikko dziedājām vienu dziesmu, dienu un nakti. Mēs dziedājām dienu un nakti, lai slāva tev skan. Tā dziesma nebūs debesīs, ja viņa būs teoloģiski nepareiza. Jo nakts tur nav. Dienu un dienu, vai visu dienu, jo tur būs tikai diena. Nakts tur nav. Un kāpēc tas ir svarīgi? Es visu dzīvi esmu dzīvojis Liepājas centrā, izņemot pēdējās 2 nedēļas vai 3, tik tagad kopš mārta mēs dzīvojam Jaunliepājā. Pirmo reizi dzīvē ārpus centra, ārpus tāpus kanālam. Priekš manis kā centrinieki, kas vienmēr dzīvojas centra pusē, man ir tā, ir centrs, tad ir pa vidu Jaunliepāja, kas ir, un tad ir Karostas kanāls tajā pusē. Un tad, ja es domāju par Karostu, man jābūt ļoti uzmanīgam, kā es to saku, tāpēc, ka te ir ļoti daudz, kas dzīvo no Karostas. Bet man kā centra cilvēkam, kas vienmēr dzīvojas centrā, Karosta ir asociējusies ļoti baisu vietu. Vietu, kurā naktī nevajag staigāt. Un tad, kad mēs kādreiz esam braukuši ar mašīnu pa dienu, tur ir ļoti skaisti. Es vienmēr turistus vedu. Tad, kad amerikāņi atbrauc, es vedu uz to katedrāli, es aizvedu līdz molam. Karosta ir viennozīmīgi tā vieta, uz kurienes viņu vedu. Dienas laikā. Es vienmēr viņiem saku, ka naktī šeit staigāt nevajag, jo te ir ļoti bīstami. Es zinu, ka karostnieki teiks, tā vairs nav, tagad ir daudz labāk. Es zinu, ka tā ir, bet tik un tā es neko nevaru palīdzēt, tādas man tās domas ir par karostu. Bet tā labā lieta ir tā, ka nakts vairs nebūs. Kā būs laiks, ka debesīs vairs nebūs nakts. Un kāpēc nakts ir ļoti nozīmīga lieta? Tāpēc, ka naktī notiek noziegumi, naktī notiek ļaunums, naktī notiek laupīšanas, naktī notiek viss ļaunais. Mēs, piemēram, nākam, mēs ne, bet, teiksim, Cijāns draudz, viņi nāk no rīta pielūgt Dievu. Mēs nākam pēcpusdienā, otrs labākais laiks, kad pielūgt Dievu, bet nākam pa dienu.
Bet sātanisti, ja jūs ziniet, viņi iet Dievu, nevis Dievu, bet viņi iet savu Dievu sātanu pielūgt naktī, visu caur naktī līdz rīta gaismai. Un tad viss, jo naktis beidzās, tumsa beidzās, sātana tā kā valdīšanas laiks beidzās un sākās atkal diena, kad Dievs valda. Tas, ka nebūs naktis, savā ziņā parāda arī to, ka nebūs šīs tumsības varas, nebūs vairs šis ļaunums, nebūs šis viss, kas notiek pa nakti. Un man kāpēc vēl tas ir nozīmīgi? Tāpēc, ka es pats esmu piedzīvojis ļoti daudz garīgas cīņas. Un pārsvarā 90% laikas viņas es piedzīvoju naktī. Viņas bijuši bieži vien uzbrukumi. Jūs, kas zinat, par ko es runāju, daudz no jums mēs esam lūguši par jums. Un tad, kad sātans uzbruk, bieži vien tas notiek naktī. Tad, kad ir tumsas laiks, ja tā var teikt. Tas nenozīmē, ka Dievs mūs nepasargā. Viņš pasargā. Es esmu šeit, jūs esat šeit. Bet naktis ir bieži vien tās lietas, kad mēs ejam cauri bieži vien daudzām grūtiem mirkļiem, daudzām smagām naktīm. Es personīgi esmu izgājis cauri, un es atceros tos grūtos brīžus. Es atceros, kā es sēdēju un vienkārši salauzts un tam līdzīgi, un es gaidu, kad parādīsies pirmā gaisma. Un tad, kad es redzēju, ka sāka aust gaisma, miers sāk lēnām ieplūst. Nakts un diena patiesībā tā ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs bieži vien to piedzīvojam. Tesaloniķiešu vēstulē Pāvils saka tā: kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Mēs ieraudzām to, ka naktī notiek visas tās lietas. Naktī notiek tie noziegumi, kas piedzerās, tie piedzeras naktī. Tas, kas dzer, Bībele saka, kas dzer dienā, tas nav gudrs. Naktī notiek visas tās lietas. Bet mēs, kas piederam dienai, te ir tas uzsvars, ir tā starpība starp nakti un starp dienu. Mēs, kas piederam dienai, mēs būsim skaidrā prātā. Bībele ļoti daudz nošķir šo nakti un šo dienu. Es patiesībā domāju, kā varētu būt, ka mēs būsim debesīs. Mēs šobrīd zinām to, kā tas ir, kad ir diena un nakts, bet būs diena, kad būs tikai un vienīgi diena, un nekad nebūs nakts, un varbūt pēc 1000 gadiem kāds teiks, zini, ko mēs šodien atcerējāmies? Atceries, kādreiz bija nakts? Citiem būs nakts. Liekas, kaut kur dzirdēts, kas bija nakts. Tas ir tas, kad nav gaja, kas nav, tas būs kaut kas prātam, iespējams, ka tā nebūs, jo mums būs jauni ķermeņi. Bet vienkārši es tā no cilvēciskā aspekta domāju, ka būs tik daudz diena, kad pēc laika tu vispār pat nezinās, ka tā nakts vai tums vispār bija. Tas būtu labi, vai ne? Īstenībā tiem, kam patīk gulēt daudz, tiem ir tāds nopietni, nevarēs gulēt. 27. pāns atklāsmes grāmatā. Nemūžam. Tur, tas ir debesīs, nekas neieies, kas ir nesvēts, un neviens, kas dara negatīvu un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jārad dzīvības grāmatā. Okay. Es kā kristietis, man vienmēr ir paticis būt dažādos pasākumos, lielos pasākumos, kristiešu pasākumos. Un tā viena lieta, kas man patīk īpaši, ja tas ir internacionāls, tur, kur ir daudz kristiešu no visas pasaules sabraukuši. Tas unikālais ir tas, ka tu aizēji uz tādu pasākumu un tu satiec kādu cilvēku pirmoreiz dzīvē. Piemēram, es atceros, kad es biju pagājušo gadu mācītāju konferencē Kalifornijā. Es tur norunāju vienā lekcijas laikā ar vienu džeku, es iepazinos, un mēs norunājām kaut kādas 2 stundas. Viņš man izstāstīja visu dzīvi, es viņam izstāstīju savu dzīvi. Viņš varēja iedrošināt mani ar savu piemēru, un viņš teica, ka viņš katru gadu brauc, tāpēc, ka viņš vienmēr satiek kādu cilvēku. Viņš saka, šogad tas esi tu. Un tā labā lieta ir, ka te, kad es tādā pasākumā, tu to cilvēku nepazīsti, es viņu nekad dzīvē neesmu redzējis un vairs nekad neredzēšu. Visticamāk. Bet pilnīgi tā sajūta tā, ka mēs esam vienā garā. Un tā kā es viņu būtu pazīstis, tā kā mēs būtu brāļi. Jūs zināt, par ko es runāju, jūs to esat piedzīvojuši. Vienkārši pirmreiz satiek cilvēku, citas zemes, pat citas kultūras, un tu vienkārši jūti, ka jūs esat vienā garā. Un padomāj par to. Tur debesīs nebūs neviens, kas ir nesvēts, kas melo, kas dara negatīvi. Tur būs tikai tie, kas rakstīti dzīves grāmatā. Tur būs tikai visi, kas ir atpirkti. Tur ir visi, kas būs taisnoti. Visi mēs būsim svēti, mēs būsim darīti svēti, mums būs dots jauns ķermenis, kas vairs nespēj grēkot, un tas būs vienkārši kaut kas ļoti, ļoti brīnišķīgs. Es zinu, cik daudz cilvēku no jums esat teikuši, es vienkārši nespēju negrēkot, es nespēju, es atkal klūpu un es krītu. Un Pāvils to pašu teica, ka es nožēlamies cilvēks, kurš man izglābs no šīs nāves lemtās miesas. Kādu dienu mēs tiksim atbrīvot no tā, un mēs varēsim būt kopā tikai un vienīgi ar tiem, kas tic uz Jēzu Kristu. Atklāsmes grāmata 7. nodaļa 9. pants. Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no visām ciltīm, tautībām, valodām, stāvēja goda krēsla priekšā,
jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem. Iemesls, kāpēc es šodien esmu bijis zolīgāti apģērbies, ir tāpēc, ka tur ir rakstīts, ka mēs stāvēsim baltās drēbēs. Protams, baltas bikses nav, un tas arī nebūtu ļoti smuki, ja būtu baltās biksēs, bet es gribēju apģērbties tā smuki, lai parādītu to, ka mēs visi būsim baltās drēbēs. Mēs stāvēsim palmu zariem rokās. Es varētu aiziet, rekustapsīt ir, kamēr man staigā līdzi. Paskatieties, cik skaisti izskatās zaļā krāsa, vai ne? Mēs stāvēsim ar palmu zariem un sveiksim Dievu. Iedomājieties, cik tas būs skaists. Baltais un zaļais tonis. Ārkārtīgi skaisti. Vienkārši tas iztēlos. Un Dieva spožums, kas to apgaismo. Ārkārtīgi skaisti. Mēs ar Lienu esam aicināti oktobrī braukt uz Dienvidu Koreju, kur mēs esam aicināti būt kopā ar kristiešiem, mācītājiem, vadītājiem no visas pasaules, kur būs 8000 vadītāji. Un tad, kad es biju Amerikā, tur bija 5000, un man jau likās, wow, un tagad būs iespēja būt pie 8000, tas liekas, wow, bet tur ir rakstīts liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja. Es zinu, ka šeit ir kādi, kuriem patīk skaitīt. Es zinu, kādi, kuriem patīk matemātika, jums visi ir ar cipariem. Varēs atspēries skaitīt, cilvēks skaita debesīs, un tu nevarēsi saskaitīt, tur būs ārkārtīgi daudz. Un tad jūs iespējams sanāksiet, cik tas saskaitīt. Nezinu, nesanās, un visu laiku viņi tur mocīsies, līdz viņi padosies. No visām tautām, no visām ciltīm, tautībām, valodām. Tur būs latvieši arī. Stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās. Mēs pat iedomāties nevaram, cik brīnišķīgi būs būt debesīs. Cik skaisti tur būs. Jums nav tā, ka jums gribētu būt debesīs. Varētu braukt tagad pa taisno, ja tā varētu. Tas būtu brīnišķīgi. Nebūs neviens grēcinieks, neviens ļaunais, tikai Dieva bērni. Un saskaitīt neviens viņus nevarēs. Okay, kas vēl būs debesīs? Mēs latvieši esam liela dziedātāja tauta. Mums patīk dziedāt. Un te ir rakstīts, ka debesīs mēs arī daudz dziedāsim. Mēs slavēsim Dievu, mēs slavēsim Jēzu. Ja ģimnāzijā notiek koru kari, Eirovīzijā dziedātājs sacenšas savā starpā, kurš ir labākais, un viņi tur skaita punktus, un tad priecājas, ka traki, kad dabūn 12. Tad debesīs mēs visi vienā balsī slavēsim to kungu, dziedāsim mūsu pestītāju, un tur būs tāds kors debesīs, kādu jūs vēl nekad neesat redzējuši. Tur nebūs vienkārši tāds maziņš korīts vai 1000 korīts, tur būs viss šis lielais pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja. Visi dziedās ārkārtīgi skaisti, un tas būs vienkārši kaut kas prātam neaptverams. Tad, kad es biju jaunāks, kādu no jums sapratīs, un iepriekšējā draudzē, kur mēs bijām, tur bija kāds cilvēks, kurš vienmēr ļoti skaļi dzied. Viņš ļoti šķīvi dzied. Un es vienmēr ieņīros par to. Bet tagad, kad es kļuvu vecāks, es īstenībā sapratu to, viņš dzied no visas sirds savam kungam. Varbūt tās tev liekas, man balss galīgi nav laba, un es galīgi šķīvi dziedu. Bet debesīs mēs dziedāsim visi ar perfektām balsīm, mēs dziedāsim perfekti savam kungam, no perfektām sirdīm. Mēs vienkārši tas būs kaut kas ārkārtīgi skaists. Un arī tagad uz zemes esot, kāpēc mēs nākam kopā, mēs dziedam. Un patiesībā, tā, ka mēs slavējam Dievu, man kāda no jums paceļ rokas, kāda no jums, gandrīz, es nezinu, kurš no jums to nav man teicis, bet ar visiem, ko es jums, ar lielākā daļa, ar kuriem no jums esmu runājis, jūs esat teikuši, ka slavēšanā jūs esat sākuši raudāt, slavēšanā jūs piedzīvojuši Dievu klātbūtni, kad esam slavējuši šeit, ka jūs jūtat, ka Dievs pieskars un asars birst, un dažreiz bijuši cilvēki, kas saka, kas vēl Dievam pat netic, viņi teikuši vienkārši nezinu, birst asars pār vaigiem. Dieva klātbūtnē notiek abrīnojams lietas. Vienkārši iztēloties, kā tas būs, kad mēs stāvēsim lielā debesu korī, kur mēs dziedāsim. Līdzīgākais, ko es uz zemes esmu piedzīvojis pagājušajā gadā, kad es biju šajā konferencē, tur bija dārgās biļetes un tur bija lētās biļetes. Man bija tā lētā biļete, kas nozīmē, es nevarēju nākt iekšā tajā lielajā galvenā arēnā, bet tad mēs tur mainījāmies ar biļetēm, un tad uz kādām lekcijām es gāju iekšā, un tā, kā jau latvieši mani. Un tad mēs uz pēdējo dienu, uz to lielo sadziedāšanos visus ieaicināja iekšā. Visās ejās mēs tur saplūdām tie 5000 cilvēki iekšā tie lielajā baznīcā. Un mēs dziedājām dziesmu, mēs slavējām. Un es vienkārši kādu jums redzēju to video, un es pēc tam paskaidrošu. Un šeit būs mazs video par to, kā tur bija. Cerams, ka viņš ies. Ups.
Šis bija to, kā bija būt pie 5000 vīriem, kas dziedāja. Tur vienkārši man asaras tek, visiem asaras tek, jo tas ir kaut kas varens. Protams, video tur neko tādu nevar, bet tā, kad tev apkārt vienkārši dzied 5000 vīri, tas ir kaut kas. Un kādu jums teicāt, jūs arī to gribat izbaudīt. Un klausieties, apmēram 2 mēnešus atpakaļ man uzrakstīja no Teksasas, Amerikā, vīru koris, kuri saka, ka viņi taisa tūri pa Eiropu, viņi brauks ar kuģi, viņi grib piestāt uz 1 dienu Liepājā. Un es esmu sarunājis Lielo Dzintaru 22. septembrī, kur būs Teksasas vīru koris. Un ja jūs ejat uz teātriem, ja jūs ejat uz teātriem, jūs ejat uz visiem koncertiem, uz visiem šitiem tēmām, apbalvo Liepājas, un es vienkārši vispār neko no tā nesaprotu, es nekur neeju. Bet ja tu gadījumā ej uz tiem pasākumiem, tev liekas, kaut kāds Teksasas kors, tad es vispār apspriežu tavu glābšanu. Bet, ko es gribu teikt, jums visiem ir obligāti jābūt un jādzird vīru kors. Es esmu vairāk korāļu cienītājs, tādas vecās dziesmas, un tur ir, protams, jaunmodīgās un tam līdzīgas, bet tur būs orķestrs ar 20-30 vīriem, un tur būs 70-80 vīru kors, kas dziedās. Un ticībā mēs esam paņēmuši Lielo Dzintaru, kad visi Liepāja nāks un klausīsies kristīgās dziesmas, un tur tiks pasludināts arī evaņģēlijs beigās ļoti īsi. Bet tā mums kristiešiem būs iespējams tāda laba pieredze sanākt kopā, slavēt Dievu, un aicināt savus draugus. Un, ja gadījumā es saku, jūs kā kristieši ejat uz visiem pasākumiem, tev ir obligāti jāierodās uz to pasākumu. Un, ja gadījumā kādam nepatīk koris, un tev liekas, es nezinu, man nepiesaist tas, kā būs debesīs un tam līdzīgi, tad atnāc uz šo koncertu, kas būs, un iespējams tu mainīsi savas domas. Es ļoti ceru. Tā kā, starp citu, man būs vajadzīga palīga arī pie tā, ka, ja tu gribi palīdzēt, tad var pieteikties daudzām dažādām lietām. Tas maz ziņojums. Ko vēl mēs darīsim debesīs? Jūs atceraties, ka Jēzus, kad viņš bija piesists pie krusta, viņam abās pusēs bija 2 grēcinieki, viens pa labo, viens pa kreiso roku. Un tas viens turpināja zaimot, un tas otrs teica Jēzu, viņš tam otram pārmet, viņš saka, mēs gan taisnīgi saņemam, bet viņš neko ļaunu nav darījis. Un tad viņš saka, Jēzu, piemini man, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus viņiem saka tā, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Vārds paradīze grieķu valodā paradeisos nozīmē arī parks, dārs, ēdens dārs. Tas ir tas, ko tas nozīmē. Un es, protams, mēģināju atrast. Es kaut kādas 40 minūtes pavadīju meklējot rītīgi smuku bildi. Es vienkārši vienā brīdī saprotu, nevar neko skaistu atrast. Tas bija kaut kas, ko es atradu, vienkārši apniki jau meklēt. Vienkārši iedomājies to skaisto vietu, kurā tu esi bijis. Varbūt tu esi bijis kaut kur, es nezinu, Dienvidamerikas kontinentā, varbūt Austrālija, Jaunzēlande, Āzija, Āfrika, Eiropa, Barcelona, vienalga, kas tev patīk. Iedomājies to skaistāko vietu, kurā tu esi bijis, kad vienkārši elpa aizraujošs skats. Varbūt tas ir kaut kur kalnos, kad tu skaties. Varbūt tas ir kaut kur pie ezeriem, varbūt tas ir kaut kur mežos, pļāvas, puķis, vienalga. Varbūt tas ir tepatās Latvijā, laukos pie tavas omes, kad ir vasara, ir zilas debesis, pūš mērens vējš, silts. Tas apgulies pļāvā, smilgās. Tu skaties debesīs, putni lido bezdalīgi, čivini, un tu vienkārši jūti to vēju, kas nāk, un tu atceries bērnības atmiņas no bērnības, un tev liekas, tā ir vienkārši labākā vieta, kur būt. Nu tad apmēram tik skaisti, tikai daudzas reizes skaistāk būs debesīs. Tur būs ārkārtīgi skaisti. Tur būs vienkārši tā, ka mēs iesim un baudīsim Dieva skaistumu, cik visu Dievs ir ļoti skaisti radījis. Un patiesībā šī bilde ir vienkārši ļoti nesmuka salīdzinot ar... Nē, tā es nevaru teikt, tāpēc, ka Dievs radīja pasauli un šeit viss ļoti skaisti. Vienkārši mēģina pateikt, ka tas būs tik skaisti un vēl skaistāk debesīs. Starp citu, dažreiz mums nepatīk, piemēram, rudens, jo rudenī lapas krīt. Un kādiem ir mīļākais pavasars, kādiem ir mīļākais rudens, kādiem ir mīļākais ziema, nezinu kāpēc, bet pārsvarā normāli visiem mīļākajiem vasara. Īpaši Liepāja, kas dzīvo. Un skatieties, kas rakstīts Romiešu vēstulē. Te ir rakstīts, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Kas ir ļoti interesanti, ka mēs paskatāmies laukā, piemēram, tagad koki ir nesmukti, ir vienkārši pliki zari, bet drīz parādīsies pumpuri un parādīsies pirmās lapas un daudz labāk paliek. Patiesībā
Daudz cilvēku, kuriem ir depresija un panikas lēkmes un viss tam līdzīgi, viņas pārsvarā notiek ziemas laikā, drūmajā laikā, sākoties ar rudeni. Tad, kad sākās drūmais laiks, paliek ļoti ātri tumšs. Un tad, kad sākās pavasaris, un tad, kad skaists laiks laukā ir, tad tu vienkārši daudz labāk jūties. Saule ir vairāk augšā, gaiši, patīkami. Bet radība, viņa mirst. Katru rudeni viņa nomirst, lapas nokrīt. Bet katru pavasaru viņa atzīst. Katru dienu atkal nomirst un pavasarā atzīst. Un te ir rakstīts, ka kādā dienā arī radība tiks atsūbināta, kas visticamāk nozīmē to, ka tā, kad mēs būsim debesīs, tur nebūs rudens. Tā, ja tev patīk rudens, žēl, būs jāiztiek ar vasaru. Ja tev patīk pavasars, žēl, būs jāiztiek ar vasaru, jo tur nekas nemirs. Tur visu laiku būs skaisti, ārkārtīgi skaisti. Viena no manām mīļākajām kristiešu dziesmām, kuras ļoti daudz esmu klausījies, saucās ar nosaukumu angliski I Can Only Imagine, kas nozīmē, es varu tikai iedomāties. Un es vienkārši gribu nolasīt dažus no vārdiem, kas tajā dziesmā ir. Es biju domājis, jāraksta Filipam, varbūt es jāsaka, jūs nevarat ātri viņu iztulkot, bet sapratu, ka tas nav tik viegli. Tur ir vārdi tādi. Es varu tikai iedomāties. Kā tas būs, kad es staigāšu līdzās tev? Es varu tikai iedomāties, ko redzēs manas acis, ka tava seja būs manā priekšā. Es varu tikai iedomāties, jā, tavas godības ieskauts, ko jutīs mana sirds. Vai es dejošu tev, Jēzu, vai abrīnā par tevi klusēšu, vai es stāvēšu tavā klātbūtnē, vai es arī kritīšu uz ceļiem, vai es dziedāšu aleluja, vai es vispār spēšu runāt. Es varu tikai iedomāties, kad šī diena pienāks un es atrodos stāvot tavā dēlā. Es varu tikai iedomāties, kad viss, ko es darīšu, būs mūžīgi, mūžīgi tev pielūgšu. Es varu tikai iedomāties. Jā, es varu tikai iedomāties. Mēs varam domāt par to, kā būs debesīs, bet viena lieta ir skaidra. Tur būs ārkārtīgi skaisti, tur būs ārkārtīgi patīkami, un tā ir vieta, kur tu gribi būt. Kas vēl būs debesīs? Jēzus teica, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ir kādam no jums problēmas ar mājokļu kredītu un tam līdzīgi? Tu mēģini iegūt, mēģini nopirkt dzīvokli un tev nedod kredītu, tu gribētu vairāk un tam līdzīgi. Un daudz cilvēku mēģina tikt pie tavu mājokļu, pie savu mājokļu. Bet te ir rakstīts tā, ka mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es eju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mums Liepājā viena no lielākajām problēmām, cik es dzirdu un saprotu, ir mājokļu trūkums. Uzņēmējiem pilsētas vadība domā par to, kā šo problēmu atrisināt. Bet, paldies Dievam, šī problēma debesīs nebūs. Ja tur ir daudz mājokļu, tur ir tik mājokļi, lai katram būtu savs. Es mēģināju atrast atkal kādu labu bildi, kāda apmēram izskatītos, un tad šādi izskatītos debesīs apmēram tie grausti. Atkal jāsaka. Bet, nē, protams, tur būs ārkārtīgi skaisti. Es nezinu, vai tur būs mājoklis, vai mēs dzīvosim atsevišķi, vai mēs dzīvosim kopā, vai mēs dzīvosim kopienā. Es nezinu, es tikai zinu to, ka tur būs mājoklis. Kāds viņš būs, nav ne mazākais jausmas. Zinu tikai to, ka viņš būs ārkārtīgi skaists, un te nebūs nekāda pretenzija. Un labākā lieta ir tā, ka šī māja taisīta no iznīcīgiem materiāliem. Materiāli, kur var sadegt. Piemēram, jūs atceraties, pavisam nesen Kalifornijā izcēlās šis milzīgais ugunsgrēks, kur nodega nenormāli daudz mājas, vilnas, ļoti dārgas, skaistas mājas. Debesīs mūsu mājokļi būs taisīti no neiznīcīgiem materiāliem. No materiāliem, kas nekad neiet bojā, no materiāliem, kas nesarūsē, no materiāliem, kur neviens nenozags. Un tas būs ārkārtīgi skaisti pa debesīs. Un ja tev nav savs mājoklis šeit uz zemes, un tu nevari dabūt un saproti, ka izskatās, ka nedabūs cenas iet augšā un jāiztiek ar īrēt mājokli, neķer kreņķi. Tev būs mājoklis debesīs. Es visu laiku Liena to mierinu. Es saku, mums būs māja debesīs, par to mēs varam neuztraukties. Un tas ir ļoti labi. Kāpēc? Pāvils teica tā, ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja mēs tikai šī dzīvē ceram uz Kristu. Mums uz Kristu ir jācer uz mūžību. Ir kāds mācītājs, viņu vārdu nesaukšu, kuru es neiesaku klausīties,
kuram ir vairākas maldu mācības. Viņš ir sarakstījis ar kādu grāmatu ar nosaukumu Tā labākā dzīve tagad. Bet viens no garīgā aspekta tavā dzīvē, tavu dzīvi tikai priekšā. Ja mēs sakam, ka mūsu tā labākā dzīve tikai tagad, tad tas ir pret Bībeles, tāpēc, ka Bībele saka, labākā dzīve būs tikai priekšā. Labākā dzīve tagad ir tiem, kas netic, kas dzīvo bagātībā, vai vienkārši dzīvo labu dzīvi, vai vienkārši dzīvo šīs pasaules un var elpot un dzert augstu ūdeni, tad pēc tam viņus sagaida ciešanas. Līdz ar to priekš neticīgiem cilvēkiem labākā dzīve ir tagad, bet priekš ticīgiem cilvēkiem labākā dzīve būs tikai mūžībā. Un uz to mums būtu jāskatās uz priekšu. Okay. Ko vēl mēs tur darīsim? Tuvojas jau beigām būtībā pēdējās lietiņas. Atklāsmes grāmata 22. nodaļa, 3. un 5. pants. Tur nekas vairs nebūs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Mēs kalposim Dievam. Mēs kalposim Dievam. Es nezinu, ko tieši tas nozīmē, kad mēs kalposim Dievam, jo Bībele daudz neatklāja par to, kā tas būs. Es ļoti ceru, ka tas būs kaut kādā veidā līdzīgi, kā mēs kalpojam šobrīd šeit uz zemes. Bet tā starpība ir tā, ka šeit uz zemes mūsu kalpošana ir nepilnīga. Jo par mūsu uzmanību un par mūsu laiku sacenšas dažādi elki. Mēs kalpojam, dažreiz mēs kalpojam ar nepareiziem motīviem, dažreiz mēs kalpojam, lai nopelnītu kaut ko, dažreiz mēs pārstājam kalpot, jo mums apnīk kalpot, dažreiz mēs pārstājam kalpot, jo atrodam kaut kādas citas lietas, ar kurām nodarboties. Mūsu kalpošana dažreiz ir ļoti nepilnīga šeit uz zemes. Bet debesīs mūsu kalpošana būs pilnīgi perfekta. Tā būs pilnīga. Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts, tad, kad viņš teica šim kalpam Jēzus, viņš teica, labi, tu godīgais kalps, tāpēc, ka tu mazā lietā esi bijis uzticams, es tev dodu varu pār 10 pilsētām. Es nezinu, vai katram kristietim tiks dot varu pār 10 pilsētām, domāju, ka nē. Es nezinu, vai vispār mēs valdīsim par pilsētām. Es nezinu. Bet skaidrs ir tas, ka Dievs mums kaut ko dos valdīt par kādām lietām. Un tas, cik daudz tu valdīs, būs atkarīgs no tā, cik uzticīgs kalps tu esi bijis Dievam, kamēr tu esi uz šīs zemes. Daudz no jums neesat uzticīgi kalpi šeit uz zemes. Daudz no jums esat norakuši to talantu, ko Dievs jums ir devis, un iespējams jums nekas daudz nebūs uzticēts arī debesīs, jo jūs neesat bijuši uzticīgi šeit uz zemes. Šī līdzība, mēs varbūt neejam detaļās, bet parāda to, ka tas par cik tu esi bijis uzticīgs uz zemes, noteiks to, cik Dievs tev uzticēs arī debesīs. Citiem vārdiem sakot, zemes dzīve būs ļoti cieši saistīta ar to, kādu kalpošanu saņems debesīs. Gribi, lai tev būtu laba kalpošana debesīs, tev ir jāsāk arī kalpot šeit uz zemes. Un pēdējā lieta, ko šodien gribu pieminēt, kas ir tas, ko mēs daudz darīsim debesīs. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Kādu jums esat nogarlojušies, es to visu neesmu pieminējis. Jums liekas nopietni, tur nebūs tā lieta. Jūs esat daudz, ir tik atkarīgi no šīs lietas jau tagad šeit uz zemes. Piemēram, viņi ir tik svarīga, ka tad, kad tev aicina uz kādu pasākumu, un tev saka, nāc, būs forši, būs labi, tu saki, nē, es negribu iet, es neiešu, nē. Viņi saka, nāc, un tu lauzies, saka, nē, es neiešu. Un tad viņš pasaka tev, bet tur ēdiens būs pa velti un dzēriens. Tev ir tāds, ko tad tu uzreiz neteici, ka tur ēdiens būs pa velti? Ēdiens mums ir ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa. Un dažreiz pat cilvēkiem ir tā, ka, piemēram, tad, kad tu ej uz kāzām, iedomājies tās kāzas, kuras tu esi bijis, tās skaistākās kāzas, kur tu esi bijis, piemēram, un tu esi redzējis tos labos ēdienus un tam līdzīgi. Tā būs debesīs, jo te ir rakstīts, viņš man saka, svētīgi tie, kas ir aicināti jēra kāzu mīlestībā. Bībelē māca to, ka visi ticīgie ir līga un Jēzus ir līgavains. Un debesīs būs kāzu mīlestības. Mēs tiksim salālāti uz mūžīgiem laikiem kopā ar Jēzu, un mēs vairs nekad netiksim šķirti. Būs kāzu mīlestības, un debesīs būs ēšana un dzeršana. Un nedomāju, ka piedzeršanās ne tādā ziņā, bet vienkārši ēšana un dzeršana. Un es atceros tās labākās kāzas, uz kurām mēs ar Lienu bijām. Vairākus gadus atpakaļ mans brālēns man uzaicinājis Hamburgu un uz Vāciju. Man liekas, tās bija mans pirmās kāzas dzīvē vispār, kuras man bija jāvada. Un tur bija ārkārtīgi smalki ēdieni. Bet es esmu nenormāli vienkārši cilvēks, kas jūs man pazīstat. Un man nedara smalki restorāni. Es, kad aizēju kādreiz kādu smalku restorānu, ir milzīgas problēmas, jo es nevienu ēdienu neēdu. Es vienkārši meklēju parastu vistiņu. Var viedot vienkārši vistiņu. Tur ir tāda ēdiena visādām garšvielām, kuras es neēdu. Tāpēc Dogs Pits priekš manis ir daudz labāk nekā restorāns.
Un tad, kad mēs aizgājām, tur bija nenormāli krūta virtuve, es tiku uz sienas pavāru, tur cep nenormāli krūtas makarons, dārgu sieru un pieliek tās sēnes klāt. Un man sēnes drausmīgi negaršo, un Liena vienkārši iet ņem entos šķīvis, viņi tur ēd, visi iet ņem entos šķīvis, un man nav ko ēst, bet paldies Dievam. Dievs viņiem deva gudrību, kad vajag makaronus. Un tur bija makarons tāds, vesels tāds ar vairākiem stāviem. Es nepārspīlēju, viens pats, man liekas, pusi no viņa apēda. Jo es vienkārši visu laiku gāju, ēdu tos makaronus, nekad dzīvēs tik daudz viņas neesmu ēdis. Nenormāli garšīgi cepumi. Vienmēr sakot tas, ko es gribu jūs pateikt, to, ka debesīs būs nenormāli garšīgi ēdieni, tur būs ārkārtīgi skaisti, tur būs brīnišķīgi. Es gan domāju, ka tā atšķirības starp zemes dzīvi un debesu dzīvi ir tā, ka mums nebūs jāēd, lai mēs uzņemtu uzturvērtības, pretējā gadījumā mēs nomirsim badā. Bet tas būs vairāk, lai mēs baudītu Dieva radību, lai mēs baudītu to, ko Dievs ir radījis, lai mēs baudītu Dieva augļus un to skaisto, ko Viņš ir darījis. Ja mēs skatāmies uz ēdienas dārzu, tad tur bija rakstīts ēdiet no visiem dārza kokiem, kas ir šajā dārzā, izņemot no tā vidējā dārza vidū. Līdz ar to tas parāda to, ka Jēzus arī mācekļiem teica, es vairs nedzeršu un neēdīšu kopā ar jums, kad mēs atkal to darīsim kopā debesīs. Līdz ar to debesīs mēs ēdīsim un dzersim. Debesīs būs ārkārtīgi skaisti. Tāpēc ar pēc dievkalpojuma tur ir ēdiens un dzēriens, bet tas, protams, nav nekas salīdzinājumā ar to, ko mēs varēsim saņemt debesīs. Tāpēc domāju par debesīm, par jauno Jeruzalemi. Zelta ielām un brīnišķīgiem mājokļiem, ko cilvēks ir mēģinājis ar savu prātu uzzīmēt, kā tas būs, kāds būs tas debesu mājoklis. Es gribu mūs visus šajā pēcpusdienā vienkārši iedrošināt to, ka debesis ir kaut kas, uz ko mums ir jāskatās ar nepacietību. Debesis ir jābūt kaut kas, ko mēs skatāmies, liekas, jā, es nevaru sagaidīt, kad es varēšu būt debesīs. Un daudz no tām dziesmām, kuras man patīk klausīties angļu valodā, tie vecie korālīši, viņi runā par to, kā tas būs, ka tu būsi debesīs, bieži vien dzied tie veciem cilvēkiem kopā, tā kā veciem korāļiem. Un par to, kā būs debesīs, tur būs ārkārtīgi skaisti, un es gribu jūs visus iedrošināt, lai jūs ar prieku raudzītos uz to dienu, kad mēs stāvēsim Dieva priekšā. Un varbūt tu klausies, un tev ir tāds, bet es nezinu, vai es tur būšu. Jēzus nāca uz šo zemi, tāpēc, ka viņš zināja, ka mēs esam pazuduši. Viņš zināja, ka mēs esam grēkojuši, un nav nekas, ko mēs varam izdarīt, lai paši nopelnītu debesis. Tas ir iemesls, kāpēc Jēzus nāca uz zemes, nomira pie krusta un augšām cēlās no nāves. Un pirms viņš aizgāja uz debesīm, viņš teica, es eju uz debesīm, lai sagatavotu jums mājokli, un kad es būšu sagatavojis, es nākšu atpakaļ, ņemšu jūs pie sevis. Tas nozīmē to, ka ik viens, kurš piesaugs Jēzu, ka ik viens, kurš lūgs Jēzu, Jēzu lūdzu piedod man mans grēks un ticēs uz Jēzu, ka tikai vienīgi viņš var tev dot mūžīgo dzīvību, būs tie, kuriem Dievs dāvās šīs skaistās debesis, kuriem viņš teiks, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, ieies savu kungu priekšā. Es tev esmu sagatavojis valstību. Tu vari dabūt valstību, ja tu piesaugs Dievu, lūgs Dievam, lai Dievs piedod tavus grēkus. Tad Dievs piedos visus tavus grēkus. Un tāpēc man ir jautājums, kas tev attur? Nekas uz šīs zemes nav tik skaists, kā būs debesīs. Kāpēc, lai tu negribētu tur būt? Es atceros, kad es Īrijā dzīvoju un es stāstīju saviem kolēģiem par Dievu, un es mēģināju skaidrot, kā tur būs. Viņi teica, es labāk degšu ellē kopā ar visiem saviem draugiem, ko es viens pats ar debesīs darīšu. Tas cilvēks vienkārši parāda to, ka viņš neizprot, kāds būs debesis. Un dažreiz mēs kristieši tik ļoti tiekam pārņemti ar zemes lietām, ka mēs ikdienā aizmirstam par debesīm. Es tev uzdošu personīgi jautājumu. Kad tu pēdējo reizi apsēdies un padomāji, wow, es kādu dienu būšu debesīs kopā pie Dieva. Cik tas būs skaisti? Kad tu pēdējo reizi par to padomāji? Es esmu pārliecināts, ka mēs ļoti reti par to domājam. Tas nav tas, par ko mēs domājam. Mēs no rīta pieceļamies, mēs jau saskaramies ar pirmajām problēmām, īziņas, darbs, vispārējais. Vakarā pārnākam mājās, esam piekusuši, visu dienas skrējiens, ejam vakarā gulēt un pamosimies nākšo dienu un atkal. Iedrošiniet viens otru, ieprieciniet viens otru šiem vārdiem, cik skaisti būs būt debesīs. Tad, kad jūs tiksieties mājas grupiņās pa nedēļu, vienkārši sakiet viens otram, cik skaisti būs būt debesīs. Ieprieciniet viens otru ar šiem vārdiem. Un varbūt tās, ka kādiem no jums garstāvoklis pacelsies, domāja par to, kā būs būt debesīs. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es ceru, ka es sakārdināju jūs, ka jūs arī gribat būt debesīs. Paldies Tev, debes Tēvs, par to, ka Tu mums esi sagatavojis kaut ko tādu, ko
es mocījos šodien aprakstīt un raksturot, jo es nezinu, kā tas ir, kā būs būt debesīs. Mēs tikai zinām to, ka tu būsi ārkārtīgi skaisti. Un pats galvenais, Jēzu, ka tu būsi tur. Tu būsi pašā centrā. Dievs, tu būsi tas, kurš dosi spožumu. Mums nebūs vairs vajadzīga saules gaisma vai mēnesi gaisma, jo tu būsi tas, kurš dod spožumu. Tāpēc, Tēvs, es lūdzu, lai tu bagātīgi svētī, kad mēs spējam šo vēstu satvert šajā dienā un šo nākšo nedēļu dzīvot ar šo apziņu, ka mēs ejam uz debesīm, ka mums ir dota mūžīgā dzīvība, ka tur būs skaisti. Un, Kungs, Jēzus, lūdzu, lai tu bagātīgi svētī tos, kas varbūt šeit brīdī domā, vai viņi tur būs. Lai viņi spēj satvert to, ka kādu dienu arī viņiem ir iespēja tur būt. Ja viņi nāks pie tevis, sauks uz tevi, nožēlos savus grēkus, tad tu viņiem piedos un dos mūžīgo dzīvību. Kungs, Jēzu, palīdz mums šajā jaunajā nedēļā skatīties uz priekšu, uz to dienu, kad mēs stāvēsim tavā priekšā un baudīsim mūžīgi mūžos tavu klātbūtni. To lūdzu visu Jēzu tavā vārdā. Amen.